Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Kungs ir ar jums! Galējs vīri, kāpēc jūs stāvāt, raudzīdamies uz debesīm? Šis Jēzus atnāks tāpat, kā jūs viņu redzējat, aizējam uz debesīm. Man mīļie, šodien mēs svinām Kunga debeskāpšanas lielos svētkus, un šajos svētkos mēs varbūt reizēm jūtamies līdzīgi apstuļiem, nedaudz apjukuši skatoties uz debesīm un varbūt pat nobijušies par rītdienu. Taču Jēzus nepamet mūs vienus ar mūsu ikdienas rūpēm, slimībām un dzīves nastām. Viņa aiziešana pie Tēva nav šķiršanās, tas ir jauns sākums. Jēzus nevis kļūst tālāks, bet gan bezgala tuvs katram no mums, mūsu sirdīs, mūsu lūgšanās un šajā svētajā evaharistijā. Un šodien viņš mūs aicina nest viņa mieru un mīlestību tur, kur rīt mūsu ikdiena. Noliksim tagad pie Tēva kājām visus savus smagumus, raizes un savus grēkus, lai ar tīru un paļāvīgu sirdi nostunētu šos svētos noslēpumus. Tagad mēs dosimies procesijā dziedot priecīgi ir mums šī diena, un tādā veidā mēs vienmēr raudzīsimies uz Jēzu, kurš uzkāpa debesīs, bet arī palika mūsu vidū svētajā evaharistijā. Priecīgā ir mums šī diena.
Dieva, aleluja. Es eju pie sava tēva un jūsu tēva. Mana Dieva un jūsu Dieva, aleluja. Es eju pie sava tēva un jūsu tēva. Mana Dieva un jūsu Dieva, aleluja. Kristus ir uzkāpis debesīs, alleluja. Lai sagatavot mums tur vietu, Alleluja. Lūgsimies. Dievs tavs viendzimušo iedvās Jēzus Kristus, uzkāpdams debesīs ir sagatavojis ticīgiem tur vietu. Tavā lūgums arī mums tā žēlastība, ar kādam savas augšām celšanās liecinieki, viņš ir atklāti, kas Dievam valda mūžu mūžos. Gods Dievam augstumos, gods Dievam augstumos un mieros virs zemes. Labas krītas Slavējam tevi, teicam tevi, ielūdzam tevi, cilinām tevi, pateicamies tev, jo liela ir tava godība, Kungs. Debesu karalī, Dievs visvarenais, Lūgsimies! Visvarenais Dievs piepildi mūs ar svētu prieku un dedzīgu pateicību, jo Kristus, tava dēla debes kāpšana, ir paaugstinājis cilvēcisko dabu. Viņš kā galva ir mūsu priekšgājējs godībā, kādu arī mēs ceram iemantot,
kā viņa miesas locekļi, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no Apstuļu darbiem. Pirmajā grāmatā, Teofil, es atstāstīju visu to, ko Jēzus sākumā darīja un mācīja līdz tai dienai, kurā saviem izvēlētajiem apstuļiem atstājis caur svēto garu norādījumus, tika uzņemts debesīs. Pēc savām ciešanām viņš tiem deva arī daudzus pierādījumus, ka viņš ir dzīvs, 40 dienas viņiem parādīdamies un runādams par to, kas attiecas uz Dieva valstību. Un kopīgās maltītes laikā viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gan gaidīt tēva apsolījumu. Jūs par to dzirdējāt no manis, ka Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc šīm nedaudzām dienām tiksiet kristīti svētajā garā. Tad sanākušie viņam jautāja sacīdami: Kungs, vai šajā laikā tu atjaunosi Izraēļa valsti? Bet viņš tiem sacīja: tā nav jūsu darīšana, zināt laiku un brīdi, kuru Tēvs savā varā ir noteicis. Bet jūs saņemsiet varu, kad pār jums nonāks svētais gars, un būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Judejā un Samarijā līdz pat zemes robežām. Un to pateicis, viņš tiem redzot, pacēlās augšup, un mākonis viņu aizsedza to acīm. Un, kad viņam aizejot tie pētījoši raudzījās uz debesīm, lūk, 2 vīri baltās drēbēs nostājās viņiem blakus. Un viņi sacīja: Galilejas vīri, kāpēc jūs stāvat raudzīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas no jums ir paņemts debesīs, atnāks tāpat, kā jūs viņu redzējāt aizejam uz debesīm. Tas ir Dieva vārds. Dievs ir visās zemes karalis. Dievs ir visās zemes karalis. Visas tautas paaugstiniet rokām, gavilējiet kungam priecīgām balsīm. Jo visaugstais kungs ir briesmīgs, liels karalis pār visu zemi. Dievs ir visās zemes karalis. Dievs paceļas augšup gaviļu pavadīt, un kungs atskano taurei. Dziediet kungam, dziediet, dziediet mūsu karalim, dziediet. Dievs ir visās zemes karalis. Jo Dievs ir visās zemes karalis, dziediet slavas dziesmu. Dievs valda pār tautām, Dievs sēž savā svētajā tronī.
Dievs ir visas zemes karalīs. Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem. Brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs, lai dot jums gudrības un atklāsmes garu dziļākai viņa pazīšanai. Lai viņš apgaismo jūsu garā acis, ka jūs zinātu, kādas cerības dod viņa aicinājums un kādas goda bagātības svētajiem dod viņa mantojums, un kāds attiecībā uz mums ticīgajiem ir viņa bezgalīgā spēka lielums, pateicoties viņa varenības spēka darbībai, kur viņš parādīja Kristu, uzmodinādams viņu no miroņiem un nosēdinādams pie savas labās rokas debesu augstumos, augstāk par katru valdību un varu un spēku un valdīšanu un ikvienu vārdu, kas tiek pieminēts ne tikai šajā mūžā, bet arī nākamajā. Un viņš visu nolika zem viņa kājām un viņu iecēla pāri visam par galvu baznīcai, kas ir viņa miesa. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Alleluja, 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 Ejiet un māciet visas tautas. Es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām. Alleluja, alleluja, alleluja. Kungs ir ar jums. Svētā evaņģēlija nobeigums, ko uzrakstījis Matejs. Pēc Jēzus augšām celšanās 11 mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un viņu ieraudzījuši, viņi atdeva godu, bet daži šaubījās. Tad Jēzus piegāja klāt un viņus uzrunāja sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdam tās Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā, mācīdam tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es esmu ar jums visās dienās, līdz pat pasaules beigām. Tas ir Kunga vārds. Kristus ir augšām cēlies un uzkāpis debesīs. Mani mīļie, šodien mēs evaņģēlijā lasām par mācekļiem, kuri pēc Kunga pavēles bija sapulcējušies uz kāda kalna, kā Galilejā. Un tieši padomāsim par šo vietu, par kalnu. Bībeles valodā kalns vienmēr ir vietā, kur cilvēks satiekas ar Dievu. Bet mūsu cilvēciskajā tādā pieredzē kalns nozīmē
piepūli. Lai uzkāptu kalnā, ir vajadzīgs spēks, ir jāpārvar nogurums, reizēm pat elpas trūkums, vēlme apstāties. Arī atceros savu pirmo sastapšanos ar kalnu Tatros, kad es kāpu pilnīgi līdz asarām, cik smagi bija kāpt kalnos. Toreiz vēl biju jauns un spēka pilns. Un arī mūsu ticības dzīvē, mūsu ikdienā bieži vien ir kā kāpšana stāvā kalnā. Un mēs kāpjam cauri savam nogurumam, cauri neziņām par rītdienu, cauri bažām par savu veselību vai par savu bērnu, mazbērnu nākotni. Un lūk, evaņģēlijs Matejs mums šodien atklāja kādu brīnišķīgu, ļoti aizkustinošu un cilvēcisku detaļu. Viņš rakstā, ka mācekļi ieraudzījuši Jēzu, tie viņu pielūdza, bet daži šaubījās. Un tieši ieklausīsimies šajos vārdos, bet daži šaubījās. Cik tas ir tuvu, ka tieši katram no mums, padomājiet, šie vīri redzēja augšām celto kungu vaigā, viņi redzēja viņa brūces, viņi piedzīvoja brīnumus, un tomēr sirdīs līdzās pielūgsmei mājoja arī šaubas. Un cik bieži mēs arī paši nākam uz baznīcu un apsēžamies solā, lūdzamies, bet sirdsdziļumos tik un tā ielaužās kluss mokošs bailes vai šaubas. Vai Dievs tiešām mani dzird, vai viņam tiešām rūp mana dzīve, manas grūtības un reiz arī vientulības smagums. Un paskatīsimies, kā rīkojās Jēzus. Viņš nenoraida mācekļus par šīm šaubām. Viņš nesaka, kamēr jūs šaubaties, es ar jums nerunāšu. Nē, Jēzus tieši spēr soli uz priekšu, viņš nāk tuvāk un sāk runāt. Un Jēzus arī mūs pieņem tādus, kādi mēs esam, ar visām mūsu nepilnībām, ar tieši mūsu trauslo ticību un mūsu nogurumu. Viņš negaida, lai mēs kļūtu varbūt perfekti. Viņš nāk un lai mūs satiktu tieši mūsu nespēkā. Un kad mēs domājam par debeskāpšanu, mūsu iztēle reizēm arī var mūs maldināt. Mums šķiet, ka Jēzus ir iekāpis kādā neredzamā liftā un aizbrauc kaut kur tālu projām aiz zvaigznēm, mākoņiem, atstājot mūs vienus pašus cīnīties ar mūsu grūtībām un bīstamām reizēm arī situācijām un netaisnībām. Taču svētajos rakstos vārds debesis nenozīmē, kā mēs iedomājamies, ģeogrāfisks debesis vai vieta kaut kur kosmosā. Debesis ir Dieva klātbūtne. Un iedams tieši šai dimensijā, Jēzus nav kļūst tālāks no mums, viņš ir gluži pretēji. Viņš ir kļuvis mums neizsakuma tuvāks. Padomājiet par to, kad Jēzus dzīvoja virs zemes, viņš bija ierobežots laikā un telpā, tāpat kā ik viens cilvēks. Un tāpēc, ja viņš bija Jeruzalemē, viņš nevarēja reizē būt arī Galilejā. Ja viņš sarunājās ar Pēteri, viņš tai pašā mirklī nevarēja sarunāties ar kādu citu cilvēku, tai pašā ciemā vai citā. Bet tagad tieši viņš uzkāpa debesīs. Viņš ir brīvs no šiem ierobežojumiem. Tagad Jēzus ir blakus ikvienam no mums. Jebkurā vietā, jebkurā mirklī viņš ir blakus mātei, kas naktī klusumā raud pie savu slimā gulošā bērna. Viņš ir blakus arī vientuļam
vecam cilvēkam, kurš ir viens pats savā dzīvoklī, un vienīgi tikai pulksteņa varbūt kādreiz veca pulksteņa skaņa atskan tādā dzīvoklī. Viņš ir blakus tam cilvēkam, kurš tikko ir piedzīvojis kādu smagu zaudējumu vai nodevību, un kuram arī pasaule sabrūk. Jēzus neaizgāja prom no mums. Viņš aizgāja mums pa priekšu, lai sagatavotu mums mājas un palikt ar mums jaunā, tieši dziļākā veidā. Un tagad Jēzus dod mācekļiem un arī mums šo lielo uzdevumu. Ejiet un māciet visas tautas. Un arī šie vārdi dažreiz var mūs nobiedēt, jo mēs domājam, kā es vienkārši cilvēks varu iet un sludināt evaņģēliju. Es taču neesmu teologs, es neprotu runāt. Es pat īsti nezinu, kā izskaidrot pat par savu ticību. Varbūt atceraties, ka tā arī pravietis, kad Jeremijs, kad viņš rakstīja arī, tad viņš teica, ka es esmu tikai sikamoru griezējs, es nemāku runāt. Un tāpēc arī Jēzus no mums neprasa nekādus tur profesoru grādus vai skaistas runas. Viņš mūs aicina dalīties tajā, ko mēs paši esam piedzīvojuši savā sirdī. Būt par Jēzus liecinieku šodienas pasaulē nozīmē darīt vienkārši pavisam ikdienas lietas. Pirmais ir uzklausīt. Un cik daudz ir apkārt mums cilvēku, kuriem nav neviena, kam izstāstīt savas sāpes. Un atlicināt savas 10 minūtes laikā savam kaimiņam, radiniekam vai vientuļam arī draudzes loceklim. Patiesi viņā ieklausoties ir lielāka evaņģelizācija nekā garišs prediķi. Otrkārt, nozīmē piedot. Nesāt sirdī aizvainojumu un naidu ir ļoti smaga nasta, kas indē tieši arī mūsu pašus. Kad mēs sastopamies ar kādām tieši grūtībām, tad vajag iemācīties piedot, jo arī tas varbūt prasa laiku. Un tieši piedodot, mēs arī pasaulē ienesam Kristus gaismu. Un trešais nozīmē palīdzēt un līdzciet. Kad mēs mierinām kādu, kurš skumst, mēs kļūstam par Jēzus mierinošām rokām. Kad mēs iestājamies par taisnīgumu, kad mēs lūdzamies un palīdzam tiem, kas šobrīd cieš. Un arī ceļšķi padomājām, un citreiz vakarā klausoties varbūt ziņas arī par kara šausmām Ukrainā, nemieriem svētajā zemē. Mēs nesam Kristus mīlestību tur, kur šķietam valda tikai tums un nāve. Mums nav jāmaina visa pasaule vienā dienā. Mums jāmaina garīgais klimats savās mājās, savās ģimenēs, savā darba vietā un arī beidzot savā draudzē. Un pašā noslēgumā ieklausīsimies pašos Jēzus vārdos, ko viņš atstāja kā mantojumu. Tie vārdi, kuriem vajadzēja būt ierakstītiem katra kristieša sirdī. Un redzi, es esmu ar jums katru dienu līdz pat pasaules beigām. Un, man mīļie, ievērsim šos vārdus, ka katru dienu Jēzus ir kopā. Un viņš nesaka mums, ka es būšu ar jums svētdienās, kad jūs esat atnākuši uz baznīcu, sēžat baznīcas solā. Viņš nesaka, es būšu ar jums tikai tad, kad viss ir labi. Viņš saka, ka viņš būs kopā ar mums katru dienu.
līdz pat pasaules beigām. Tas nenozīmē, tas nozīmē, ka viņš ir kopā ar mums pirmdienā, rītā, kad mēs mostamies noguruši un negribīgi domājam par darbu. Viņš ir ar mums tajās dienās, kad mēs jūtamies vāji vai slimi, kad dažreiz dodoties pie ārsta, mūs pārsteidz ārsta diagnoze. Viņš ir ar mums tajos brīžos, kad mēs piedzīvojam krīzi gan attiecībās, vai kad mūs nomok arī tieši varbūt finansiāls raizes. Viņš ir ar mums kopā mūsu jaunībā, mūsu vecuma nespēkā, un viņš neatstāja mūsu bāreņus ne brīdi. Apostļu darbos mēs dzirdām, ka pēc Jēzus uzkāpšanas debesīs eņģeļi jautāja mācekļiem: galējs vīri, kāpēc jūs stāvat skatīdami debesīs? Šis jautājums šodien skan arī mums. Tas ir mīļš, bet noteikts aicinājums nenorobežoties no pasaules, nenolaist savas rokas, nesēdēt bezdarbībā. Vajag paraudzīties mums uz zemi un ieraudzīt savu līdzcilvēku vajadzības un arī palīdzēt. Un tāpēc, dodoties no šīs svētās misas arī mājās, dosimies ar dziļu mieru savās sirdīs un apzināsimies, ka esam bezgalīgi mīlēti, ka mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs un ka Jēzus mūsu kungs iet mums blakus ikvienā mūsu dzīves solī. Āmen. Tagad apliecināsim mūsu ticību Dievam. Es ticu uz vienu Dievu, visvarno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu. Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu un radītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur svēto garu, no jaunavas Marijas un tapis cilvēks. Krustā sīs par mums Poncija Pilāta laikā, iecīs un apbedīs. Trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz svēto garu, Kungu un atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu grēku piedošanai,
Gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Mīļie brāļi un māsas, mūsu debes Tēvs mūs tik ļoti mīl, kā ir dāvājis mums savu dēlu, kā uzticamu ceļa biedru visās mūsu mūža dienās, uzticot viņam savas personiskās rūpes un visas pasaules sāpes, vērsīsimies pie viņa ar drosmīgu un paļāvīgu lūgšanu. Lūgsim par mūsu pāvestu, bīskapiem un priesteriem. Lai svētais gars dāvā viņiem tēvišķi mīlestību, pacietību un pastorālu gādību, vadot Dieva tautu, un lai ik viens cilvēks baznīcā justos pieņemts, uzklausīts un mīlēts. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par cilvēkiem, kuru sirdīs šobrīd mājo nemiers, tumsa vai neticība. Lai Kungs sūta viņa ceļā saprotošus un līdzjūtīgus kristiešus, kas spēj ar savu dzīvi liecināt par Dieva bezgalīgo žēlsirdību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par visām tautām un valstīm, kurās šajā brīdī piedzīvo kara šausmas, vardarbību un netaisnību. Lai Dievs pieskaras pasaules valdnieku un lēmumu pieņēmēju sirdīm, rosinot tos neatlaidīgi meklēt miera un izlīguma ceļus. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Īpaši un neatlaidīgi lūgsim par cietējiem Ukrainā un tojos austrumos, par mātēm, bērniem un cirmgalviem, kas zaudējuši savas mājas, savu drošību un savus tuviniekus. Kungs sargā viņus, mierina viņu salauztās sirdis, dziedini ievainotos un dāvā šīm pārbaudītajām zemēm patiesu un taisnīgu mieru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai mēs ikdienā nepaietu garām nevienam, kam klājas grūti, bet spētu būt par Kristus mierinošajām rokām un viņa klātbūtnes zīmi savā apkārtnē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai žēlsirdīgais Kungs uzņem viņu savā mūžīgajā prieka un gaismas valstībā, kur vairs nav ne sāpju, ne asaru, ne šķiršanās smaguma. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Debes Tēvs, tu redzi un pazīsti katra mūsu sirds kluso nopūtu un visdziļākās vajadzības. Uzklauž šīs lūgšanas, ko mēs tev uzticam ar bērnišķīgu paļāvību un dāvā mums spēku ikdienas priecīgi liecināt par tavu debesīs uzkāpušo dēlu Jēzu Kristu, kurš dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen.
Lūdzieties, brāļu māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upurījumu. Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavu savai astībai. Uz tava vārda un par savai. Kungs pieņem mūsu pazemīgo upuri, tava dēla godpilnās debesīs kāpšanas dienā, un šajā svētdarošā dāvanā apmaiņā ļauj mūsu sirdīm pacelties debesu priekā caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums! Uz augšu sirdī, pateiksimies Kungam mūsu Dievam. Patiesi, cienīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšanu nesoši, kā tev, Kungs, svētais Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs. Mēs pateicamies vienmēr un visur, jo Kungs Jēzus Kristus, godības karalis, grēka un nāves uzvarētāji, eņģeļa brīnos, šodien ir uzkāpies debesu augstumos. Vidutājs starp Dievu un cilvēku, pasaules tiesnesis un valdnieks par varām. Viņš uzkāpa nevis, lai attālinātos no mūsu cilvēciskās dabas, bet gan lai mēs viņa mistiskās miesas locekļi sekotu viņam, kur viņš mūsu galvā un sākums ir aizgājis pirms mums. Tādēļ, kad pasaule piepildās ar lielu dienu prieku, visa zeme gavilē, un debesu spēki un eņģeļu pulki dzied tavas godības himnu nemitīgi saucot. Svēts, svēts ir Kungs, debes Dievs, debes un zeme ir tavas godības pilna. Tāpēc, visžēlīgais Tēvs, pazemīgi Tev lūdzām, Tavu Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu Kungu, pieņem un svētī šo pienesumu, šo svēto nevainojumu upuri, ko Tev sniedzam vispirms par Tavu svēto katolisko baznīcu, līdz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu bīskapu Viktoru, un visiem patiesiem katoliskās un apustuliskās ticības apliecinātājiem, labvēlējus dāvātāju mieru, sargā un vieno savu baznīcu,
valdi par to visā pasaulē. Atceries, kungs, savus kalpus un kalpones. Un viss klātsošos, kur ticība un dievība tev ir zināma, par kuriem tev upurējam, un kas paši tev sniedz šo slavas upuri, par sevi un visiem savējiem, tavu dvēseli pestīšanai, cerot uz glābņu aizsardzību, viņi paceļ savus lūgšanas pie tevis, mūžīgā, dzīvā un patiesā Dieva. Esot baznīcas kopībā, svinot visvēto dienu, kurā mūsu kungs un tavs viendzimušais dēls pieņēma mūsu nespēcīgo dabu, pagodināja to, apsēdies pie tavas labās rokas, un vispirms godinot pieminām slavējamo vienmēr jaunavu Mariju, Dievu un mūsu kungu Jēzus Kristus māti, kā arī svēto Jāzepu, svētākās jaunavas līgavaini, un tavus svētos apustuļus un mocekļus Pēteru un Pāvilu, un visus tavus svētos, ar viņu nopelniem un aizlūgumiem, stiprini mūs it visā, ar tavu palīdzību un aizsardzību. Tāpēc, kungs, lūdzam, pieņem labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojumu upuri, vadi mūsu dienas tavā mierā, pasargā mūs no mūžīgās pazušanas un pieskaiti tavu izredzēto pulkām. Dievs, tev lūdzam, labvēlējies darīt šo pienesumu, pilnībā svētību, pieņemamu, atzītu, garīgu un labpatīkamu, lai tas mums kļūst par tava mīļotā dēla un mūsu kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Savu ciešanu priekšvakarā viņš paņēma maizi savās svētajās un cienījumās rokās, pacēlis acis uz debesīm, uz tevi Dievu, savu visvarno tēvu, tev pateikdamies svētie lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma arī šo cildino biķeri savās svētajās un cienījumās rokās, vēlreiz tev pateikdamies svētie, un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Tāpēc, kungs, mēs tavi kalpi un tavu svētā tauta, pieminot Kristu tavu dēlu mūsu kunga svētīgās ciešanas, kā arī augšām celšanos no mirušajiem un godības pilno uzkāpšanu debesīs, sniedzam tai godājai majestātei no tavam dāvanām, tīru upuri, svētu upuri, nevainīgu upuri, mūžīgās dzīves svēto maizi un mūžīgās atpestīšanas biķeri. Uzlūko to ar labvēlību un pieņem to, kā labprāt pieņem savu kalpu taisnīgu Ābela dāvanas un mūsu ticības tēva Ābrahama upuri, kā arī sava augstā priestera Melhizedeka svēto pienesumu nevainīgu upuri. Pazemīgi tev lūdzam, visvarenais Dievs, lai ar tava svētā eņģeļa rokām šis upuris tiek aiznests tava debesu altāra, tavas dievišķās majestātes priekšā, lai ikreiz no šī altāra pieņemot tavu dēlu visvēto miesu un asinis, piepildāmies ar ikvienu debesu svētību un žēlastību. Atceries, kungs, arī savus kalpus un kalpones, kas ar ticības zīmi pirms mums ir aizgājuši un atdusas mierā.
Kungs, tevi lūdzam, viņiem visiem, kas atdus Kristu, žēlsirdīgi ļauj iet iepriecina gaisu miera valstībā. Arī mums, taviem grēcīgajiem kalpiem, kas ceram uz tavu lielo žēlsirdību, lai ļauj būt sadraudzībā ar taviem svētajiem apstuļiem mocekļiem, ar Jānu, Stepānu, Matīsu, Barnabu un ar visiem taviem svētajiem. Lūdzam tevi, pieskaiti mūs viņu pulkām, nevis mūsu nopelnu, bet tavas lielās žēlsirdības dēļ. Savu Kristu mūsu kungu, caur kuru, kungs, tu visas šīs dāvanas vienmēr radi, svētari, dzīvini, svētī un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā garā vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un ietiešo likumu pildot, mēs apaļāvību sākam. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienvišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, labvēlīgi dāvā mieru mūsu dienās, lai tava žēlsirdības spēkā vienmēr esam brīvi no grēka un pasargāti no jebkādā nemiera, gaidot svētīgās cerībās piepildīšanos un mūsu pestītāja Jēzus Kristus atnākšanu. Kungs, Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apstuļiem, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Raugies ne uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un saskaņā ar savu gribu labvēlēs tai dāvāt mieru un vienību, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Kungam miers lai ir ar jums vienmēr. Nedieciet citām mieru zīmi.
Lūk, Dieva jēras, kad nes pasaules grēku. Svētīgi ir tie, kuri ir aicināti uz jēra mīlestību. Kungs, es neesmu cienījis, kad nāktu pie manis, bet saka tikai vārdu, un mana dvēsele kļūst vesela. Lūk, es esmu ar jums visās dienās, līdz pat pasaules beigām. Lūksimies! Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu jau šeit uz zemes ļauj mums līdzdarboties dievišķajos noslēpumos. Te lūdzam dari, lai kristīgā dievība vada mūs ilgas uz turieni, kur cilvēciskā daba jau ir vienota ar Tevi, caur Kristu mūsu Kungu. Svētais arcēģeli Miķeli palīdz mums cīņā, esi mūsu aizsardz pret sātana ļaunumu viltībām. Debes karapulku vadoni ar dievišķo spēku, iedzenelē sātanu visus ļaunos garus, kas lejo pa pasaulē samaitātu dvēseles. Paldies man, mīļie, par kopēju lūgšanu. Tagad, tā kā ir vēl maija mēnesis, veltīts Marijai, nodziedāsim Dievmātes litāniju pēc svētības. Rītā
Šodien ziedojumi tiek vākti Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai. Rītā ir 15. maijā, mēs svinām jau visvētākās jaunās Marijas no Aglonas svinības. Tās ir svinības Latvijā, jo visvētākā jaunā Marija no Aglonas ir arī Latvijas aizbildne. Un tāpēc rītā svētā misē 9 poļu valodā, ar sprediķu krievu valodā un 18. Vakarā latviešu valodā. Un tā kā rītā ir svinības, arī atturība no gaļas ēdieniem nav obligāta rītā. Kungs ir ar jums! Lai svētī jūs visu varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastība, lai jūs pavadā.